Land Rover Discovery 3. Šodien tad jāsamies ar šo te dzinēju priekšapsildi, tautamā saucamo Webasto. Kāpēc ar viņu jājājās ir, manā skatījumā Land Rovers vispār ir diezgan debīli šo te sistēmu uztaisījis daļa tā, ka šis te Webasto principā strādā tikai pēc dzinēja iedarbināšanas. Tātad pastāstīšu sīkāk, tad, ko es ar to domāju. Šis te Webasto palaižās, kad viņš ir, teiksim tā, sasniedzis noteikts kritērijus, attiecīgi, kad temperatūra ir zem 6 grādiem Celsijā un dzinēja temperatūra ir zemāk par 75 grādiem Celsijā. Tātad, un pats galvenais mīnus ir tas, kad šis te Webasto palaižās tikai tad, kad dzinējs ir iedarbināts, kas manā skatījumā ir diezgan bezjēdzīgi, jo kāda jēga jums no Webasto, ja jūs nevarat uzsildīt motoru, pirms viņš ir iedarbināts. Tātad, jā, šeit tad es izprintēju šādu te schēmu. Un, kā var redzēt, tad caur kanbusu šis te Webasto saņem informāciju pirmkārt par gaisa temperatūru ārā, ja, caur šejieni. Tā ir viena lieta, kā viņš saprot, kad ir tie 6 grādi pienākuši, zem 6 grādiem. Un otra lieta ir tad dzinēja temperatūra, ja, ko arī šīs te vadības bloks dzinēja caur kanbusu tad sūta uz šo te klimatisko bloku, un tālāk klimatiskais bloks jau palaiž Webasto caur kanbusu. Jā, bet ne par to stāsts. Stāsts par to, kad Land Rovers bija ieplānojis vispār šo te Webasto uztaisīt normālā izpildījumā. Viņam nāk šāds te FBH kontrolieris, jā, Fuel Burner Heater kontrolieris, jā, un kuru viņi tā arī nekad neuzstādīja, īsti nesaprotu, kāpēc. Šiem te agrajiem Discovery 3, jā, Range Rover Sport arī tas pats. Visa šī te Webasto vadība notiek, neteiksim tā notiek, bet bija plānots notikt caur Linbusu, un Linbus šajā te izpildījumā nāk 2. pinā. Bet attiecīgi tā kā šis te kontrolieris nekad netika uzstādīts, nezinu kāpēc, tad šīs te priekšapsilde strādā tikai pēc dzinēja iedarbināšanas. Vēlāk viņi tad šo te kaut ko ar Discovery 4 laikam izlaboja, viņš jau bija iespējams saprogrammēt panelī laikam, ja, īsti nezinu, saprogrammēt, kad to Webasto ieslēgt pulkstenīt. Bet, diemžēl, jā, Discovery 3 tas nav iespējams. Tā tad, līdz ar to tad es nācu klājā ar tādu secinājumu, nopirku šādu te, vēlāk jums parādīšu, Webasto kontrolieri, un mana doma viņu uztaisīt uz attālināmi vadāmu funkciju. Tad jums to parādīšu sīkāk, ko es to domāju. Tātad, lai pieslēgtu šo te sistēmu, mums vajadzīgas šādas te lietas. Pirmā ir šis te Webasto kontrolieris, detaļas numurs 1533, ja, 12 volti. Šī te lietiņa ir tā, kas kontrolē visu Webasto vadību, un principā mums vajadzīgi ir tikai 3 vadi. Plus, mīnus un Linbus. Pa Linbusu tad viņš komunicēs mūsu Webasto bloku, slēgs viņu iekšā un slēgs viņu ārā. Tātad, jā, šī tad ir viena lieta, kas mums vajadzīga. Un tad otra lieta ir šāda te lieta no AliExpress pasūtīta par pāris eiro pults. Jā, redziet, kā viņi spīd. Un kontrolieris. Šis te kontrolieris ir attālināmi vadāms līdz 50 metriem. Un ar šī te kontroliera palīdzību tad mēs vadīsim šo te Webasto vadības bloku. Kontrolieru, jā, sauciet kā gribat. Jā, kaut kā tā. Tad vēl par šo te, jā, vadības bloku, ko es gribēju pastāstīt, jā.
Lai viņu vadītu attālinām ar šī te štruntiņa palīdzību no AliExpress, tad būs jāveic dažas manipulācijas, jātais vaļā plasmas šī te un jāpielodē 2 vadi, principā jādublē šī te poga ar vadiņiem, ja. Un tad tādā veidā mēs tad pieslēgsim šo te attālināmo funkciju, attālināmi vadāmo, tā būtu pareizāk teikt, ja. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Jo, principā, šis te Webasto standartā vadās pēc laika. Jūs iestatat kaut kādu noteiktu laiku, un tad viņš palaižās atkarībā no laika, jā. Bet, man tas nevisai patīk, jo tad man katru reizi tad pirms izbraukšanas, jā, tad tur jāplāno ir, un man, katru reizi es tur nezinu, es tur, precīzi nevaru tajā laikā būt tikt, jā, un tad atkal tā mašīna atdziest, vai atkal viņa tur nav ieslēgusies tā Webasto, ja, un tad, principā, šis te, es domāju, nav ok variants, kad jums tur jāplāno katrs brauciens. Un tad, principā, šo te lietu, tad jūs 20 minūtes pirms izbraukšanas vienkārši nospiežat pogu, attālināt, nezinu, sēžat mājās, dzerat kafiju, ja, nospiežat pogu un Webasto palaižās. Ja jums ir šāds te 1533, ja, vadības bloks Webasto, tad šo te funkciju, es domāju, principā var jebkurai mašīnai uzlikt, ne tikai Discovery, bet, principā, jebkurai mašīnai, kurai ir šāds te Webasto kontrolieris. Tā, ko es te gribēju teikt, ja, otra lieta, otra lieta, tad, ja negribās šādu te ar pulti darbināmo variantu, tad pastāv variants arī, ka var uzlikt GSM vadāmo kontrolieri, kas principā darbinās ar izziņas vai zvana palīdzību. Bet, to es atmetu, jo man personīgi negribās tur katru mēnesi tur, papildināt, tur, teiksim, zelta zivtiņu, ja tur kontu papildināt un es nezinu, manā skatījumā man tā funkcija nav vajadzīga, kad principā varēja arī uzlikt ar telefonu vadāmo šo te Webasto, bet es domāju, es iztikšu arī ar pulti, jo tad es vienreiz šo te uzlieku un, jā, man tur nav nekāds zelta zivtiņas tur konts, jā, katru tur 3. nedēļu papildina. Bet, pastāv tāds variants, jā, arī, ja ļoti gribās, tad var arī pieslēgt, principā, pie telefona šo te kontrolieru. Tad šādi te tad izskatās tā pati schēma no iekšpuses šim te vadības blokam. Un, lai nodublētu šo te ieslēgšanas pogu, ja, on-off, viņi normāli atvērti, ja, viņi nav saslēgti. Katru reizi, kad jūs nospiežat šo pogu, saslēdzās mikroschēmā slēdzas un atlāžot šo te pogu, viņa, tā kā atlāžās, ja, paliek vaļā, nezinu, kaut kā tā, jā. Un tad, attiecīgi, mums jāpielodējās 2 vietās. Principā saslēdzās šīs te kontakts ar šo te kontaktu, jā, aplīti šo te. Un tad, kas mums jāizdara, mums ir jāpielodē 2 mazi vadiņi pie šejienes un šejienes, jā. Un tad tādā veidā mēs, teiksim tā, ārēji dublēsim šo te pogu. Tad, jā, tūlīt salodēsim, un tad es jums parādīšu, kā tā lieta strādā. Šādi te tad izskatās salodēti šie te vadiņi pie schēmas, jā. Pašlodēm nevar redzēt, tāpēc, ka es uzlīmēju šādu te, viņi tāda mīksta, tā kā silikona apusējais skočs, nezinu tā, laikam viņu varētu nosaukt. Šo te pielīmēju tāpēc, lai šie te vadiņi neatlaustos netīšām no schēmas, jā, jo tur tas lodējums ļoti maziņš ir. Un šis te, teiksim tā, jā, skočs caurspīdīgais, biezais, jā, viņš tāds biezs ir. Viņš šos te vadiņus notur vietā. Un tagad tad otrs uzdevums, mēs urbjam šeit mazu caurumiņu šajā te plasmas korpusā, jā, un šos te 2 vadiņus izvedam ārā. Un šie te plasmas korpusu liekam apakaļ. Un tagad tad es jums parādīšu, kā šī te tad poga dublējās no malas, ja, multimetra palīdzību. Tad šādi te izskatās salikts variants. Redziet, silikons ir iespiests, lai paši vadi nebarstos.
vietā, kur tie vadi gāja cauri, bija urbums, jā, un vienkārši silikons. Un tad, divi vadiņi nāk ārā, reku multimetrs ir, un tad, principā, parādīšu, kā dublējās šī te funkcija. Redzēt, multimetrs, kā lai iebāž viņu tie iekšā. Un tad spiežot šo te pogu, redzēt, multimetrs saslēdzās, atlaižu pogu, multimetrs atslēdzās. Ja? Spiežam, aiziet pa nulēm un atlaižot paliek bezgalība. Tā kaut kā, ja? Un šādā veidā tad mēs apējam šo te pogu un, teiksim tā, šo te pogu tagad vadīs šis te Ķīnas kontrolierītis, ko es jums iepriekš rādīju. Šādā veidā, ja, mēs pieslēgsim šo te attālināto funkciju. Tad, principā, lai video neievilktos pārāk garš, taisīšu es viņu divās daļās. Domāju, ka šai te vietā beidzās pirmā daļa, un tad otro daļu jau rādīšu, kā viņi strādā uz mašīnas, kā kontrolieri pieslēgt, un pašu arī vai bastogiņu palaidīsim. Tā kā tiekamies otrajā daļā, jā? Čau!